tā padomā, kur tik es neesmu bijis. Austrālija, Amerika, Jaunzēlanda, Indija, Ķīna, tā, kur vēl es neesmu bijis. Noteikti arī daudzās vietās Latvijā es neesmu bijis. Un tieši tāpēc šodien runājam par turismu, par vietējo turismu. Tāpēc esam aicinājuši ciemos Ievu Tumanu, Ogres novada turisma informācijas centra vadītāju. Pareizi? Jā, tieši tā. Tev tituls mainījās, tāpēc es bišķiņu sajaucu. Pastāst uzreiz, ar ko nodarbojas tas Ogres novada turisma informācijas centrs? Kas tas ir, kas ir jūsu mērķi, ko jūs darat? Ogres novada turisma informācijas centrs ir iestāde, kas veic funkcijas vietējā turisma attīstību. Respektīvi, šādi paši turisma centri ir izvietoti visā Latvijā, gan arī katrai pašvaldībai tāds ir. Un tad arī tas uzdevums ir sniegt informāciju par konkrētā novada, ko tad turisma centrs pārstāv, iespējām, ko tur var atpūsties, ko var redzēt, apmeklēt un arī piesaistīt turistus. Tātad es velku mugurā mugursomu, braucu, pieņemsim, uz Preļiem, atrodu tur tādu pašu iestādi kā šeit, turisma informācijas centrs, saku, kas pie jums ir redzams, kur ir viesnīcas, ko es varu darīt šeit, un man tur visu informāciju sniegs. Tieši tā arī jābūt. Es gan noteikti ieteiktu tev sazināties varbūt arī pirms tam jau ar šo vietu, un arī noteikti var apstīt jau iepriekš, gan mājaslapā, vai varbūt jau arī šobrīd moderni ir katrs šāda turisma centrs, vai arī novads veido sev Twitter vai Facebook vai draugiem lapu, kur arī var iepazīties ar aktualitātēm, varbūt uzzināt, kāds koncerts ir vai kāds pasākums, un tad iepazīt arī šo vietu. No tāda redzes punkta. Un jums arī tas viss ir? Jā, protams. Gan Twitter, gan Facebook, gan mājaslapa? Jā, mums ir arī aktuāli lietojumi Foursquare, un tiešām arī es domāju, ka tā ja godīgi, ir tāda, jau mūsu tagadne un jau nākotne šie sociālai tīkli. Vajag tehnoloģiski attīstītie tad, jā? Jā. Tā ir jābūt, ir jāiet līdz arī gan mums kā pašvaldības struktūra vienībai arī ir jāiet līdzi un ir jābūt tādiem sociāli aktīviem, jo sabiedrība ir tā, kas to pieprasa, un viņiem ir nepieciešama šī informācija ātri, nenovēloti, bet tajā brīdī, tajā vietā, lai viņi to var saņemt telefonā, kad nav jāvar vaļā varbūt kāda liela apjoma smaga tā lapa, kur mājaslapa, kas ilgi verās, kad tādā veidā, kad mēs esam pieejami. Jo pieejamāk mēs kā turisma objekts vai galamērķis būsim, jo vieglāk mums ir piesaistīt arī apmeklētājus. Cik viegli vai grūti ir piesaistīt tagad apmeklētājus? Sauksim par turistiem. Jā. Bet turists, tas jau, es to izprotu tā kā iebraucējs no ārzemēm. Jūs jau koncentrējaties droši vien ne tikai uz tiem, jo ārzemniekiem jau patreiz interesē, kas Vecrīga, Jūrmala, Sigulda, Naktsklubs un varbūt uz Rundālē skrien vēl kāds. Jā. Tad, tā gan ir, kad turists mūsu izpratnē ir iebraucējs arī no citiem novadiem, protams. Un kā tad mēs viņus piesaistam? Jā. Mēs viņus piesaistam tieši ar viens variants, ja viens avots, kā mēs to daram, ir dažādi šie sociālie tīkli, ko mēs arī reklamējam. Tad mums arī pašiem ir, protams, sava mājaslapa, kur šī informācija ir atrodama, kur ir pieejama arī jau piedāvāt dažādi maršruti. Ko tad var darīt, jo bieži vien mēs jau sabiedrība esam slinki, mums gribās, lai viss ir tā kā jau iedots gatavs vai saplānots mūsu vietā. Tieši tā. Un tad arī tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Mēs jau saplānojam dažādus tematiskus, gan velo maršrutus, gan arī kājām gājumu maršrutus, arī tematiskos. Šobrīd esam aizsākuši arī un uz svētkiem tātad gatavojam tematiski Ziemassvētku maršrutu kopā ar, kur iekļaujam arī pasākumu sarakstu vai uz valsts svētkiem. Tādas lietas, kur tad, kad cilvēkiem ir mūsu sabiedrībā ar parasti sarkanu datumu, jeb šīs brīvdienas, tad mēs piedāvājam jau gatavu lietu, ko tad viņi var darīt. Labi, es tur tāds aktīvs riteņbraukšanas varbūt pārgājienu piekritējs, cits arī tāds, kurš apzināti to meklē. Bet, ja es to personīgi pats nemeklētu, ja es nesakoju jums Twitterī vai Facebookā, ir ļoti grūti vispār ievākt, uzzināt par kaut ko tādu. Jo līdz šim, teikšu, ka es baigi nemaz tā nebija iedziļinājies, ka kaut kas tāds būtu. Vai tā, ja man tas akurāt pa galvu neiesit, teiksim, tajā pašā internetā, vai kaut kādā avīzē kaut kur neparādās, es pat nezinātu. Es domāju, ka es aizbraucu uz Ventspilu uz kaut kādu pludmali pastaigāju, atpūtas parks un braucu mājās. Tā gan ir, kad, protams, cilvēkiem ir ieradumi un ir šo ieradumu spēks, kas liek katru gadu varbūt vai izvēlēties vienas un tās pašas vietas. Un līdz ar to, mūsu sabiedrība lielākā daļa gan tomēr ir aktīva un vēlas meklēt kaut ko jaunu. Un tas jau nenozīmē, ka
Tu to informāciju saņemsi tikai, ja tu ieies mūsu mājaslapā. To visu var saņemt arī, varbūt piedalīsies kādā citā sporta pasākumā vai kur, un tu caur kādu citu vai caur draugiem, paziņām, caur savādākā veidā šī informācija arī nav obligāti kā tiešsaistē jāaiziet pašam ar šo informāciju, jo es domāju, ka tas pat ir šī mutvārdos, ko mēs nododam, tam pat ir lielāks spēks. Tieši tā. Ne? Jā, to es zinu. Pieņemsim, arī aizbraucot uz svētkiem, ja tu katru gadu brauc uz Ventspilu, varbūt tu vienkārši brauks kompānijā, kur teiks, jā, mēs šodien arī braucam uz šejien, bet pagājuši gadu mēs bijām Tulkumā vai Ogrē vai Limbažos, un tur arī bija ļoti forši. Un tādā veidā tev arī radīsies interesi, kas tur bija forši, un tādā veidā arī tas arī viens no variantiem, jā. Tagad aģentūrai ir kaut kāds, meloju, informācijas centram, turismu. Kaut kādi jauni projekti, kaut kas tāds, kaut kas grandiozāks? Šogad turismu centrs, jā, Ogres, atkal ir mainījis šī mūsu veidojums. Kā mainīts? Kas pirms tam bija? Pirms tam mēs bijām kā turisma aģentūra, kas atbildēja par 2 novadiem un arī dabas parku Ogres Zilē kalnu attīstību. Un no šā gada tad, mēs atkal atbildam tikai un vienīgi par Ogres novada attīstību, kas ir, kam ir, protams, arī tādi jauni mērķi jāizvirza. Tad šogad mēs arī vēlamies pirmām kārtām attīstīt un vairāk arī iesaistīt mūsu pagastus, kas līdz šim varbūt ir mazāk iesaistījušies un mazāk ir pacelti. Un arī ir doma attīstīt Ogres novada un Ogres pilsētas zīmolu. Saistībā ar Ogri ir viena tāda lieta, kas man pašam ļoti patīk, jo to daudzi nezin. Tas ir Latvijas centrs. Ir Facebookā tāda, man liekas, lapa Latvijas centrs. Es nezinu, vai internetā ir atsevišķi Latvijas centrs. Ir arī. Kāpēc tāds nosaukums? Latvijas centrs, mājaslapa, šis viss zīmols tika veidots. Varbūt tas saucam reiz pasaules centrs. Ko mēs tagad? Bet nav. Tur jau tā lieta, kāpēc Latvijas centrs, tas ir labs tāds jautājums, kas bieži vien tiek uzdots, un atbilde ir gluži vienkārši. Tāpēc, ka tieši tā arī šeit mums ir Latvijas centrs. Redz, ģeogrāfi, gudri ģeogrāfi bet citi, kuri ar to nodarbojās un ar visādām mērniecības lietām, ir noteikuši, kurā vietā tad Latvijā atrodas Latvijas centrs. Ģeogrāfiskais centrs. Tāpat arī ir tāda lieta kā Latvijas smaguma centrs. Kur tas ir? Un tas atrodas netālu Ogres novada tālāk, pagastos, tā kā nav pie Suntažiem un Madlienas un tas to pusi. Bet tad vēl ir arī Baltijas centrs. Un dažādi šie centri ir un tādas lietas, parasti arī galējie tur kaut kādi galējie parasti ir, piemēram, Āfrika ir galējais austrumu, rietumu, raks un tādas vietas parasti piesaista cilvēkus. Un tad arī Latvijā ģeogrāfi to ir noteikuši. Un tas tika izmantots kā turismu šis te. Kā Ogrei paveicies, kad viņiem ir Latvijas centrs, ir iemesls kādu atkal aicināt? Pēc būtības īstenībā šis centrs atrodas netālu no Tīnūžiem. 3 km no Tīnūžu ciema centra, kas ir Ikšķils novadā. Tas tepatās ar kājām. Jā, tas ir tepatās, tā arī ir. Un es domāju, ka tā ir tāda vienkārši interesants fakts, un uz šī fakta bāzes tad arī tika veidota šī te. Tur ir tagad kāds mietiņš iesprosts ar zīmi? Tur nav, bet Ikšķils novadam ir ideja šo vietu arī attīstīt, lai tad to arī tiešām arī ceļotāji var atrast konkrēti, kurā vietā tas ir. Sēdāk es tādu nojošu, ka viņš tur ir, bet kur? Jā. Pēc GPS koordinātām. Tieši tā. Kā ir ar skolām? Es atceros, skolas laikā, mēs pāris reizes bijām ekskursijās aizbraukuši. Kā tagad skolēni brauc pa Latviju ekskursijās, vai viņiem tas vairs nav interesanti? Viņi tikai uz ārzemēm. Tā ir tendence, protams, doties arvien vairāk un vairāk uz ārzemēm, bet tā pašā laikā jāsaka paldies tiem skolotājiem, kas tomēr tur aktīvi šo Latvijas apceļošanu. Jo, manuprāt, tā arī ir, ja ne visiem ir aktīvi vecāki vai kādi citi, kas draugi vai draugu saimes, kas veda bērnus Latvijas apceļošanā, tad tomēr skolās ir tā vieta, kur, manuprāt, tam būtu jāpaliek, un tad ārzemes, lai tad paliek ceļojumiem ar ģimeni vai nākotnē jau, jā. Un mēs arī īstenībā, mēs kā turismu Ogres centrs katru gadu gatavojam piedāvājumu šādām skolām, ko tad mūsu novados var apskatīt. Viņi var atbraukt, ko var redzēt? Jā. Un ko tad viņi var atbraukt, ko var redzēt? Tātad, bērniem, kā mēs zinām, patīk lietas pirmām kārtām, kur var iesaistīties pašiem. Skolotājiem patīk, ja tās lietas vēl ir izzinošas. Un tad tādas, man liekas, tādas top lietas, ko mēs parasti piedāvājam, ir
observatorijas suntažu, kas apvieno šo gan izziņas motīvu, gan arī, kur pats bērns var iesaistīties. Jā, un skolotājs var neiespringt. Bērns kāds uz stundiņu savāc, viņš mierīgi atpūšas. Jā, un tad parasti to apvieno arī, gan tur tūmā ir arī suntažu pils apmeklējums, gan arī mums ir arī tāda lieta, kad bērniem bieži vien patīk, kā jau mums visiem arī parasti aizrauja dzīvnieki. Tad mēs piedāvājam arī izbraucienus ar sniega suņiem, jeb ar husky suņiem. Jā. Un tāpat arī tas ir pieejams gan Ogrē, gan arī netālu no Madlienas Forsteros, kas arī parasti tā ciemošanās ir kopā ar tādu kā apmācību un stāstījumu par to, ka dzīvnieki ir liela atbildība, kas arī atkal skolotājiem patīk, ka tiek stāstītas tādas atbildību veicinošas lietas un aicināt bērni par izpratni. Ja es gribu tādu šito visu viens pats ar draugiem? Droši. To visu var nokārtot. Jā, protams, jo šī informācija... Stāstīja, kad man sagribējās. Informācija par, īstenībā par jebkuru novadu un par visu Latviju par šīm vietām ir atrodama gan novadu mājaslapās, gan arī konkrēti parasti uzņēmumi arī sevi reklamē. Tad arī Latvijas Turisma attīstības valsts aģentūra un arī vietējie novadi katrs izdod savu ceļvežu par to, kas tur atrodams, un tur parasti arī ir kontakta informācija, kur piezvanīt, saka, es varētu būt, kā jums ir ar laikiem, kad jūs varat, kad es varu, un sakoordinēties un doties. Ieva Tuman šodien ciemos pie mums Ogres novada turisma informācijas centrs. Es pierakstu, ka es nesajaucu. Labi, es ar draugiem eju, teiksim, pārgājienā braucu ar riteņiem kaut kur, tas ir viens. Varbūt ir kāda aktīvāka ģimene, ja, kas kaut kur iziet, bet lielais vairums viņi jau nekur neiet tos bērnus, ka teikt, no mājas izvalk tikai līdz veikalam un līdz bērnu dārzam, varbūt uz skolu aizved, un to, zin, kā ar mašīnu ar kājām neiet. Kā panākt to, lai tam bērnam būtu interesi kaut kur paceļot pa Latviju? Lai viņš nesaka, tēti, aizbraucam uz Maldivu salām šogad, bet aizbraucam uz Džūksti, tur esot baigi foršais ozols viens pie skolas. Tā ir, kad viena bērna šī attīstība ir atkarīga no vecākiem, tad otrs veids, ja jau bērnu vecāki varbūt pašiem nav tā interesi, tad tam būtu jānāk no skolas. Un tad mēs jau zinām, arī lielas reklāmas aģentūras izmanto bērnus. Kādas saprast izmanto bērnus? Tādās, jā, uzrunājot bērnus, piemēram, kaut vai piemērs šie paši mūsu ceļu dažādi negadījumi reklāmas, kad jālieto atstarotāji, gan tas, ka jāpiesprādzējas. Tur bieži vien tiek izmantots teksti un šīs formas, kas uzrunā bērns. Spiež uz žēlumu. Jā, un tad bērns savukārt ar šo savu tekstu uzrunājot vecākus var gluži otrādāk, nevis vecāki kā pēc standarta. Varbūt ir tā, ka vecāki saka, velk bērnus, neejam dabā, nesēd pie datora, bet varbūt arī otrādi, ka bērns ir tas, kurš saka mammai un tētim, ejam kaut kur, dodamies, nesēžam šodien pie televizora vai nebraucam uz lielveikalu, bet dodamies pārgājienā. Jo man skolā stāstīja arī citi klases biedri, kad ir bijuši vai tad jau, principā, ar skolotājiem būtu jāsāk strādāt, lai viņi, teiksim, bērniem, ja viņš bērnam interesanti izstāstīs, kad Lielvārdē ir Lačplēša muzejs, aizbrauc ar fāteri apsties. Tad viņš saka, tur ir Lačplēša muzejs, aizbraucam. Jā, tur jau tā lieta, ka šies formas, kā var uzrunāt sabiedrību, ir ļoti daudz. Jā, tas var būt šāds veids, kāds saka, ka skolotāji tas būtu noteikti tieši uz bērniem. Tad varbūt arī bērni lielākā daļa atpūšās vai piedalās dažādās nodarbībās. Vai kaut kādas papildus izglītība mākslas vai mūzikas skolā, vai varbūt kādā citā biedrībā darbojās. Tā skaitā, piemēram, man liekas, ļoti veiksmīgi ir arī gan citās pasaules valstīs, arī Latvijā darbojās skautu un gaida organizācija, kas arī ir tieši uz tādu aktīvu atpūtu dabā vērsts. Un tad, ja vecāks pats varbūt nav viņam tā zināšanas, ir iesaistīties kādā šādā organizācijā. Bet amerikāņu ārzemju filmās. Es esmu redzējis, teiksim, tur viņiem kaut kādās bērnu filmās viņi ļoti bieži aizskar to skautu un gaidu tēmu. Un tur vecāki paši ļoti aktīvi iesaistās tieši. Mums redz vecāks, jo droši vien izmantos to, ka es tagad varu savu sīko tur aizvest, lai viņi tur darbojās. Man pašam tikmēr miers var pastīties seriālu kārtējo mājās. Jā. Nē, es nezinu, kā tas ir. Tā var būt. Viss no vecākiem ir atkarīgs. Ir, diemžēl, jā, tas ir gan to, ko iemācīs bērnam, gan arī atkarīgs no tā, kāds viņš cilvēks izaugs. Un šobrīd ir tā tendence varbūt ērtāk ielikt iPad rokās un uzlikt spēlīti, nekā doties dabā. Tā kā, dārgais vecāk, sarunājam tā, šodien ir mums otrdiena,
tev ir laiks trešdien, ceturtdien, piekdiena pastrādāt, izdomāts, kuriem tu gribi aizbraukt, atbrauc uz to pašu Ogri. Atbrauc uz Ogri, tur ir zilajos kalnos smuks skatu tornis. Var uzkāpt pastīties. Pareizi? Jā, superīgs skatuves. Es pats biju aizgājis. Un tad, kad mēs ar draugiem turien gājām, tad tur bija tāda satiksme, ar kājām satiksme, ar mašīnu tur nevar piebraukt. Ar kājām būs kādi no tuvākās vietas, kāds kilometrs, jā, maksimums, bet kalnējās. Tāda satiks tik daudz cilvēku, mēs priecājamies, visiem viss patīk, bet tagad atkal viss tukšs un kluss. Darba režīms ir atkal atsācies, atvaļinājumi visiem beigušies, bet tā tiešām vieta ir Ogrē, bet es domāju, ka arī jebkur Latvijā noteikti var atrast šādus galamērķus, kaut kādas mazās pārgājienas, kur būtu jādodas. Kā mēs varam atrast tagad Latvijā? Es rīdzinieks, Kurciemā sēžu savā 9 stāvā mājas 6. stāvā, dzīvoklis pa labi. Un es gribu kaut kur aizbraukt. Biķerniekos biju, Meža parkā esmu bijis, zooloģiskais dārzs, ziemā nerulē. Uz kurien aizbraukt? Kur atrast informāciju? Tā tad būtu tomēr nedaudz jāzina, cik tālu varbūt vēlēs doties. Vai tā ar Latgali ir tā, ka īstenībā mums visā Latvijā, reģioniem, Vidzeme, Latgale, arī Kurzeme ir savas tādas reģiona turisma mājaslapas, piemēram, vidzeme.com. Tāpat ir arī mājaslapa latvija.travel, kas savukārt, kur atrodam informāciju par tādiem lielākajiem objektiem visā Latvijā. Tur ir tādi, varētu teikt, ka šie spēcīgākie, lielākie turisma objekti atrodam, bet tad arī ar to var sākt, var izvēlēties sākumā kaut kādu vai pilsētu vai kur tu vēlēs doties, un tad arī atrast savukārt pēc tam sīkāku tieši varbūt šīs pilsētas mājaslapu. Vai arī doties, ja tu esi rīdzinieks, tev noteikti ir iespēja doties uz centru, uz Rīgas turisma informācijas centru, vai arī kādā citā pilsētā, ja esi tad uz kādu citu turisma informācijas centru, un tur vienmēr, vai vismaz parasti, ir atrodama informācija ne tikai par to konkrēto vietu, kur tu esi, bet arī reģionāla informācija par citām vietām. Tuvāk kaut kas, jā. Un arī turisma informācijas centra darbinieki parasti arī ir tie, kas vislabāk arī pārzina, kāda ir jaunumi, kādas ir aktualitātes citās vietās, kur kaut kas jauns ir atvērties, varbūt kas interesants. Un ir tā, ka Rīgā īstenībā tā ir priekšrocība, ka tev pat nav jābūt mašīnas īpašniekam, jo viss sasniedzams ir vilcienu, liela daļa pilsētas un interesanti objekti. Tāpat Ogre vai Lielvārda vai Ikšķele. Uz Džūksti nevar vilcienu, man liekas, aizbraukt. Jā, laikam tiešais reizes nav, jā. Bet tā pašā laikā, piemēram, arī citur var pat doties sava vietējā pagasta vai pilsētas mežos un pētīt, kas tur ir. Nav īstenībā. Varētu ieteikt beigt bakstīt ar pirkstu globusā, bet bakstīt Latvijas kartē beidzot. Jā. Pareizi. Es pat zinu, kā es darīšu. Es ceru, ka man svētdien būs brīva. Tad es uzlikšu Latvijas karti uz sienas, atkāpšos uz metriem 10. Nē, es nevaru savā mājā. Nē, es varu uz 10 metriem atkāpties un ar šautriņu. Kur trāpīs, uz turien braucu. Jā, var droties arī tā. Droši. Andri, kā tev šķiet, kādas metodas mēs varētu izmantot un sasniegt šos mājās sēdētājus vai Rīgā, Zoltūdē, Purciemā vai varbūt tepat kaimiņos? Tev grūti pateikt, ja godīgi. Var iet aiz rokas vilkt viņu ārā, bet tas baigi daudz cilvēku vajadzīgi tos, kurus vilk. Var mest ar akmeņiem pa logu. Droši vien es nezinu, tur vajag kaut kā, lai internetā tas viss kaut kā nāk un pamazām sabiedrībai visiem, man liekas, jāmainās, kad tas Purciemā sēdētājs, piemēram, es tur nesēžu. Kad es dzirdu, kad cilvēki runā par to, kad stāsta, kad es biju tur bija forši, tur bija forši, kaut kādas bildes, kaut kas, čuh. Tu atnāc uz raidījumu pastāstīja, varbūt, kad viņš tagad saskatīs un padomās, tiešām nebraukšu uz Turciju. Redz, Andri, bet tā arī ir tā īstenībā lielākā problēma, kad, lai arī ne mēs, bet arī pasākumu rīkotāji, viņi izmanto dažādu veidu reklāmas. Tāpat būs kāds, kurš atnāks un teiks, es neko neesmu dzirdējis un neko nezinu. Un tāpēc, būs arī kāds, kurš teiks, tas viss ir fufels. Jā, vai arī... Tur nav ko darīt. Tieši tā, bet tādēļ ir tā, ka, diemžēl, vai par laimi, ja tu kaut ko gribi sasniegt vai kaut ko darīt, ir nedaudz arī pašam jāpieliek pūles un jāgrib atrast. Pašā pamatā ir jāgrib. Es pats vienreiz es neteikšu vienreiz, tas bija kaut kad pāris gadi atpakaļ, varbūt 10, 4. Noteikti. Aizbraucām ar draugu ar autobusu uz Raunu. Labi, mēs braucām diezgan konkrēti, mēs braucām pie viena cita drauga, bet mēs izkāpām Raunā ārā centrā, tas bija jau šķiet, kad ap 9 vakarā. Izkāpām ārā, iegājām pirmais, ko izdarījām, iegājām sabiedriskā toaletē.
ļoti zolīts, starp citu Raunā iesaku. Es esmu Raunas centrā, aizēju sabiedrisko to dušā var iet. Iegājām veikalā un prasījām pārdevēju, kur mēs varam palikt pa nakti. Mēs tikko atbraucām uz Raunu. Pārdevēja no sākuma kasīja pakaus, teica, ka te nav kur palikt pa nakti. Lai gan Raunā ir ļoti smuks pilsdrupes, ir kaut kāds... Raunas Stabruks. Jā, pareizi. Tur arī bijām aizbraukuši. Tur ir ļoti skaisti, bet viņi saka, nav kur palikt. Mēs tagad savēlkot skumju ģīmi, teicām, ka ir ziepes, jo autobus ir aizgājis, mums vairs nav ko. Viņa izmisīgi gan teica, ka kas tad var pie viņas. Ja? Tā kā redz, mēs atbraucām uz turieni, bet jābūvē telts, bet bija jau ziema. Jā, tā ir, protams, ir nedaudz pirms tam jānoskaidro, vai tu varēsi palikt vai nevarēsi. Un ja ne, tad jācer ja ne, tad veikalā pārdevējs vienmēr ir pretim nākušas. Jā, jācer, jo tāda noteikti ir. Arī man pašai ir gadījies dažādas situācijas. Un, Kā ir? Pastāsti. Kādreiz cilvēkiem tā nebija problēma. Aizbrauc uz lauku, teiksim, ieeja lauku mājās, tur paprasa, vai var pārnakšņot, vienmēr tev pabaros atstāst pārnakšņot. Tagad taču tā ir milzīga problēma. Ja es aizbraucu, piemēram, uz Latgali, turists ar savu mugursomu, ieiet lauku mājā, man tur tā mierīgi piedod, domāt, kaut kāds bandīts noteikti. Tas ir noteikti atkarīgs no cilvēka. Latgalē gan cilvēki tic labajam, man šķiet vēl joprojām. Un ka viņi noteikti prom neraidīt, vismaz daļa no šādu māju īpašniekiem. Un otra lieta, tad, viņš noteikti var piedāvāt gultsvietu kaut vai iekšā, vai ārā, vai stālī, vai telti celt. Bet lieta ir tāda, kamēr viņš ir viens variants, vai viņš ar to nodarbojas oficiāli, vai ja tu esi tiešām garām gājējis un netīšām, tad problēmas ar to nav. Tā ir tikai konkrētais tavs gadījums un veiksme atrast īsto vai neīsto māju. Latgalē gan var uz nedēļu tā iekrist kādās foršās mājās, cik es zinu. Vai ne? Labi, kas ir Daugavas Lietietes turismu klasteris? Tu man stāstīji pirms tam, ka tāda šteli ir. Jā, stāsti sīkāk. Tā ir. Tātad Daugavas Lietietes šajā turismu klasterī ir apvienojušās šobrīd jau 6 pašvaldības. Un tās ir Pierīgas pašvaldības, kas atrodas Daugavas krastos, netālu no Daugavas. Tā ir, sāksim tad no Rīgas, tā ir Salaspils, Stopiņi, Ikšķile, Ogre, Ķekava un Baldone. Tad mēs esam 6 pašvaldības, kas ir nolēmušas, kad, ja es respektīvi arī beidzot apzinājušies un sapratušas un sākušas rīkoties. Principā tas sanāk, tas ir tā kā no viena hesa līdz otram hesam. Tajā baseinā iekšā. Pagaidām, tas tādā veidā mēs sākam darboties, un mērķis ir kopīgi veidot starptautisku tēlu, respektīvi aicināt, ja šobrīd jau Rīgas turisti, nav noslēpums nevienam, ka Rīga ir galvenais ārzemju turismu magnēts. Vecrīga un klubi pārsvarā. Nevienmēr. Šeit arī ir tādi turisti, kuriem Rīga jau 1 dienas vai 2 dienas, ja viņi pavada jau tā kā apnīk, un tad parasti dodās jau ierastie varbūt maršruti ir Sigulda, Jūrmala, kā jau arī pats minēja vēl kāda Rundāla. Un tad šobrīd mūsu mērķis ir, kad bez šiem galamērķiem vēl Pierīgā ir ļoti daudz ko citu darīt. Un mums ir tāds bagāts resurss kā Daugava un arī citas mazākas upes un arī dažādi dabas resursi un aktīvās atpūtas iespējas. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies arī piedāvāt, kā kopīgi šādā veidā veidojot tādu apvienību, Daugavas turisma Lietietes klasters, un piedāvāt, iet uz šo starptautisko tirgu, un to jau mēs arī šogad sākam darīt. Tieši šobrīd mans kolēģis no Cernikavas jau ir Nīderlandē, turismu izstādē un stāst par to nīderlandiešiem, kas īstenībā ir ļoti laba mērķauditorija, jo viņi mīl ceļot bez tūru firmu iesaistes. Viņi parasti ceļo vieni paši. Viņi mīl aktīvo turismu un veloturismu, kas ir mūsu apkārtnē, ir daudz resursu, lai to varētu, lai viņi varētu to baudīt. Un tad viņš šobrīd īstenībā 4 dienas ir Nīderlandē un izstādē no rīta līdz vakaram aicina viņus doties pie mums. Jā, bet turisma firmas, tas droši vien ir tas nākamais sāpju bērns, kas, ja tā turisma firma negribēs to piedāvāt, teiksim, jo ārzemēs jau arī cilvēki, viņiem vieglāk aiziet uz turisma firmu, pateikt, es gribu braukt uz turieni, tad viņi saka, mums tur ir Vecrīga, Jūrmala, Sigulda. Vecrīgā vien pazdīsiet uz kādu nedēļu, un tad jūs varat pastīties tur apkārt, kas būs. Ja viņi nepiedāvās, tad to lietu diezgan grūti ar to ārzemēs. Es varu teikt, ka, manuprāt, galvenais sākumā gan tomēr ir jāsāk no paša sākuma, kas ir uzņēmēji, mūsu uzņēmēji. Viņiem ir jābūt konkurētspējīgiem un jāspēj piedāvāt kvalitatīvs pasākums, kas nozīmē, ka viņam ir jāspēj piedāvāt informāciju, ja pakalpojums un komunicēt ar klientu
gan krievu, gan angļu, gan var ideāli vēl kādā valodā, bet vismaz šajās divās, kas visur netiek piedāvāts, tad otrs variants ir jāspēj sniegt stabils pakalpojums. Tas nozīmē, ka pakalpojums nav tā, ka šodien strādāju, rīt nestrādāju, bet es strādāju katru dienu un esmu pieejams vienmēr. Un šādi uzņēmēji ir interesanti arī turfirmām, bet uzņēmējs, kas bieži vien mūsdienās ir tā, ka turisms ir tāda uzņēmējiem kā tāda papildus izklaide vai kaut kāda... Skaidrs, visu lielo piķi grib pelnīt. Jā, kaut kāda papildus lieta, tad viņš nespēja piedāvāt šādu stabilu piedāvājumu. Un līdz ar to viņš arī zaudē šo ieinteresētību turfirmā, jo turfirmā, ja tu pērc kaut kādu pakalpojumu vai impro ceļojumu vai kā citu šeit ceļojumu, tu pērc stabilu pakalpojumu un tu zini, ka tev jāsņem ir viss. Bet ja tur tā pakalpojuma ķēdītē ir viens tāds ļodzīgs posms, kurš tad ir, tad nav, tad nevar to piedāvāt. Un, jā, tā arī ir šeit, kad, manuprāt, ir, protams, šīs firmas, bet arī man ceļojot, es vairāk ceļoju individuāli pēc savas izvēles. Ja es dodos vai uz Viļņu vai Tallinu, es nezvanu un nerezervēju visu ar turfirmas, rezervēju pat izvēlos, ko tad darīt. Redz, cilvēks jau pārsvarā ir slinks, labi, tev tas varbūt tev patīk to darīt, tur pašai visu izvēlēties, izplānot, saschēmot, tur internetā izrakāties tā, bet ja, teiksim, mans tēvs vai māte viņiem gribēsies, lai viņi samaksā naudu, tad viņus aizved. Viņiem nav ne par ko jādomā, viņus pabaro, padzirda visu un izvadā un visu parāda. Vienīgais fotoaparāta podziņu pašam jāspiež droši. Tā kā, principā, pamatā sākam strādāt ar vietējiem, lai viņi var piedāvāt to, ko vajag. Jā, redz, ar vietējiem tu jau mini, bet es negribēju tev pārtraukt, bet minēt, ka svarīgi īstenībā arī mēs paši esam. Tas gan mums ir jāapzinās. Ka mēs, kā teica, tā saskarsme tev bija ar pārdevēju raunā, taču superīgi, ka viņi beigās tev piedāvāja pie sevis palikt. Viņai žēl palikt, mēs divi bet vismaz žēl, nav svarīgi, kāds bija iemesls, bet viņi tiešām gribēja to piedāvāt. Bet līdz ar to mums katram Latvijai, mūsu sabiedrības pārstāvim ir jāsaprot tas, ka mēs arī esam tas Latvijas tēls. Un ja tev nāk pretī kāds kaut ko lūdz, vai te ir ko darīt, vai ko mēs te varētu apskatīt, vai kur te ir kāds pasākums, varbūt ir vērts apstāties un piedāvāt. Tās aptaujas, kur Latvija ir atzīta par skaistāko valstu pasaulē, Rīga atzīta par skaistāko pilsētu pasaulē, latviešu meitenes atzītas par skaistākajām meitenēm pasaulē. Tad kur ir problēma? Liekam šito priekšā visur. Saku, reku, mums tas viss ir brauc šurp. Tas arī tiek likts priekšā. Bet, kā mēs zinām, tad ne visiem interesē tas. Kā jau ir dažādi cilvēki, dažādas intereses. Skaistums? Dažiem interesē ekstrēms, varbūt ar helikopteru uzlaisties augstākajā Alpu virsotnē un tad ar slēpēm braukt lejā vai nezinu. Ko mums daba ir devusi, tas mums ir. Jā, tā kā mums ir tas, kas mums ir un tas ir, ko mēs varam ļoti labi piedāvāt. Un arī tas interesē cilvēkiem, bet līdz ar to arī šobrīd pat valsts līmeni ir izvirzītas šīs prioritārās valstis, ar kurām tad ir izpētīts, ka tas viņu turisma profils, jeb turistu profils, kas ceļo, viņš varētu būt interesēts šādā valstī kā Latvijā. Vai arī mēs esam, viņiem viegli sasniedzam, piemēram, Somiem, Zviedriem. Mēs esam tepat. Un lēts alkohols priekš viņiem. Jā, viss kaut kas lētāks un ērti atbraukt. Vai arī tepat mūsu austrumu kaimiņiem no Krievijas, viņiem arī savukārt ļoti ērti patīk, kad viņi šeit var braukt arī ar ģimeni. Vismaz tikko tagad ir īsts austrumu krievu laiks, kad daudz krievi ir Latvijā atpūšās, jo viņi šeit var braukt ar ģimeni, un arī pat bērns var būt drošs, jo būs kāds, kas ar viņu varēs sarunāties, viņus apkalpot, šī pakalpojuma kvalitāte, viņi varēs to... Es gan šo jautājumu droši vien var skarvāk apspriest. Jā. Bet ne tagad. Kas ir šitais tāds? Parādīja atnesi. Tu man apsolīji viņu uzdāvināt. Paldies. Jā, tā ir. Tas ir, es saprotu, kad maršruti, kur var izbraukt ar ričukiem. Tā arī ir. Tagad gan tas nav aktuāli, bet es saprotu, kad vasarā, un es skatos, ja tie maršruti ir pulka. Ir, kur braukt, ir, ko redzēt. Tas ir tikai viens mazs reģions, pareizi. Šis ir tieši Central Baltic Cycling, jeb Centrālās Baltijas velo projekta ietvaros. 3 Latvijas reģioni, gan Kurzeme, Zemgale un arī Vidzeme, izveidos, šobrīd jau izveidas procesā, 2 jau ir gatavs reģioniem, nezinu par Kurzemu, laikam nav vēl īsti izveidots, šādi velo ceļveži, kur ir pieejams velo maršruti, kur gan es, gan tu, gan jebkurš cits var saņemt turismu centros. Gan mans draugs no Lietuvas un Igaunijas. Arī viņi var saņemt. Ir tāds angļu valoda arī?
Ir vairākās arī zviedru valodā un lietuviešu un igauņu, tā kā ļoti plašs piedāvājums. Nu, dažādas valodas, angļu, krievu, tas arī visām, kas tā kā runā. Un šeit tādā ziņā ir ļoti veiksmīgs, ka te ir pieejams gan kilometrāžu. Te jau viss ir izdarīts, priekš tevis ir nomērīta kilometrāžu, ir rakstīts, kāda grūtības pakāpe ir. Tad tu zini, ja tu brauc ar varbūt lielāku grupu, mazāku grupu, kāds tev pašam tas spējas, cik daudz nomīties dienā kilometrus, tad tas viss ir rakstīts. Tāpat arī te jau ir izplānots, kur tu vari aizbraukt. Te ir sarakstīts arī naktsmītnes, lai tu nepaliec meža ceļā teltī, bet tev ir iespēja arī uzvanīt tuvākajām naktsmītnēm, sarunāt tur nakts, palikšanu. Te iespējami arī visi kontakti, telefonu vārds, ko telefons kabatā. Es kā bulgārs, piemēram, atbrauc no savas Bulgārijas, ieeju Rīgā, un es šito tur varu dabūt, paņemt. Tur man pateiks, kur es varu dabūt savu ričuku. Jā. Noīrēt. Viss par naudu, protams. Jā, šeit ir arī informācija par velo servisu un nomas vietām. Ņemu šito situ padusē. Jā. Un gāžu apkārt. Tieši tā. Un te es redzu, ka pēc nedēļas es būšu apakaļ, vēl paspējuši Vecrīgavas klubu aiziet, ja gribēšu. Tieši tā. Bet šeit ir arī ne tikai bulgārs vai kāds cits, arī mēs paši to varam izmantot. Noteikti. Doties arī apceļot Zemgali vai kādu citu no Latvijas reģioniem. Jā, es te atradu ciemu Kraujas, es uz turien noteikti aizbraukšu vasarā. Redz, tā ir, jo ir tādas lietas, ka... Re, kur ir? Pie Aknīstis. Tad jau tas tepat. Super. Ņemam šito. Dargie cilvēki, iepazīstam Latvijas zemi vispirms. Pirms mēs dodamies uz Turciju, kas mums vēl tur Ēģipte. Galamērķi ir populārākie, vai ne? Jā. Oļin Kļuzjuf, vai kā to visu sauc. Pareizi. Iepazīstam Latvijas zemi. Paldies, Ieva, kad atnāci. Gaidu vasaru nepacietību, tā ka varēs arī... tagad jau arī var braukt tikai tagad var slēpēm, var iet pārgājienā. Galvenais pareizi saģērbties. Pareizi, nav nepareizi laika apstākļi. Tieši tā. Ir nepareizi apģērbs. Īstenībā ziema fantastisks laiks, lai ietu, piemēram, pa mežu, jo lapas ir nokritušas un tu vari tālu redzēt, tu vari nepazaudēt savas pēdas, jo tu redzi, kur tas ir gājis. Dzirdējāt? Tā kā Aiziet. Nav jābaidās. Tiekamies sestdien vai svētdien mežā. Ar tevi mēs vēl kādreiz tiekamies noteikti vasaras kādā periodā, tad, kad mēs prasīsim, kā iet atkal tālāk. Arī mežā. Arī mežā. Pareizi? Jā. Labi, paldies tev jau. Atā. Atā.